Svētais tēvs Pio piedzima 1887. gada 25. māja pēcpusdienā Pietrelčīnā. Nelielā pilsētiņā Itālijas dienvidos. Nākamās dienas rītā viņu kristīja, dodot vārdu Francesco Forgione par godu svētajam Asīzes Franciskam. Viņa vecāki bija vienkārši un dievbijīgi cilvēki, kas pārtika no sava roku darba. Jau kopš mazotnes Francesco izjuta dziļu nepatiku pret grēku, kad māte viņam mēdz sacīt: Francesco, ej paspēlēs ar citiem bērniem, zēns atteicās sakot: es negribu iet, jo viņi zaimo. Viņš labprātāk izvēlējās pavadīt laiku lūgšanās un sarunās ar savu sargeņģeli, kuru redzēja vaigā. Kopš mazotnes viņš abrīnoja Svētā Asīzes Francisku un apsolīja reiz pievienoties viņa dibinātiem reliģiskajam ordenim. 1902. gada oktobrī 15 gadu vecumā viņš lūdza uzņemšanu kapucīnu kopienā un 1903. gada janvārī viņu uzņēma noviciātā, kur viņam deva vārdu brālis Pio.